Čau, jūs uz kanāla Pop 3 un šodien mēs spēlējam GT.Racing 2 un labi, mēs pildīsim pirmo to te līmeni. Mēs pagaidām mākam citu. Un 14 levelī no 4 to arī. Netišām uzlacās. Paskatieties, kādas ir mašīnas. Šitā ir Alfa. Viņām vienmēr priekšā kaut kur šitie pusē. Te numeram nevajadzēja te būti. Mēs braucam ar šito tad. Jo man patīk labāk ar Alfu nekā ar citām. Neku, piemēram, Alfa tā vēl ir. Saka, tādas visādas nekā vai mēs sagatavojamies jums kaut ko. Labi, mēs brauksim. Braukšanas laikā es nerunāšu, labi? Varbūt kādus vārdus pateikšu. Jo mums vajag koncentrēties. Un jūs noteikti domājat, kāpēc tā kā ir, lūk, tādas zaļās līnijas ir domāts tāpēc, vai tā kā mēs varētu nesistos tajās malās un varētu apdzīt arī citus. Es nezinu, kāpēc man rādās 5. vieta un tad 7. tad 8. tagad tā kā 5, 10, redzēt, tur varbūt 11. Tās sekundes. Tā mašīna nepareizi sitās manī. Mēs mēģināsim izlasīt tūlīt viņa vārdu. Damain Beārs. O, ir. Es viņam mašīnu sit, tāpēc, vai viņam lēnāka paliek. Nu, drīzāk varbūt man arī. Bet es viņu piespiedu nedaudz pie sienas. To te. Jā, jo viņš brauc pa to ceļu, tāpēc. Ir, apziņu. Bet esmu tā kā 3. vieta. 2. vieta. Ko es varētu tur apstīt? Pilnīgi man nesaprotu. Man ātrāk vajag visus tos līkumus izņemt. Piemēram, viņš 90 izņēma. Laikam, bet nē, es nezinu. Tūlīt man tas apsteidz. Man ir 69 bija, kad es skatījos, tagad jau 75. Viņš ir ļoti tuvu pie malas man. Tāpēc es arī domāju, ka tā kā viņš ir manī apstiks vai nē. Tūlīt šodien finišu nav. Finišu līnija tā kā jau nav. Es, protams, skrien nevaru tā kā redzēt, bet būs arī viens brauciens, kur mēs brauksim tikai ar pirmo skatienu. Un tā kā šoferi tā kā ceļu redz un visu kaut kā. Ko tā mašīna no manīm nevar atpalikt? Jā, un esmu 2. Ko? 1? Man tur rādīja, kad esmu 2. Tad es biju jau tāds. Mēs pārsteidz viņu. 111. Jā. Uz cik katrs finišē? Viņš finišēja uz 110, un es finišēju uz 111. Šītais uz 9 finišēja. Normāls čalis, ne? Man nav tādas naudas, vai es tagad viņu nopirktu. Viņa ļoti laba šī mašīna. Pēc skatiena tikai varu pateikt.
Man ir lūk arī šitāda. Tā ir viena no filmas 3 Annas. Jūs varat paskatīties ar kādā 5. sērijā, varbūt rādīs. Es nevaru pacelt uz augšu. Lai es tikai varu. Jā, man arī bija šoks, kad es to mašīnu vienkārši ieraudzīju. Jā, mēs nebrauksim ar viņu, jo viņa ir baigi lēnā. Piedodiet. Ar šo mēs vispār nebrauksim. Ralfu brauksim. Viņa ir tā angļu mašīna, man nepatīk angļu mašīnas. Viņu normāli pabraukt nevar, zin kāpēc? Tāpēc, kad viņām ir labās stūre, un es neesmu pieredzis pie labās. Visur spēlēt, tāpēc, kad es pa komperi spēlēju, man nav vērts pie labās. Un tad es vienmēr ņemu citas mašīnas, jo tas nav ēsti un tā kā viņa ņem līkumos visu laiku tā kā brauc. Es griežos uz to pusi, viņa nesus iekšā bombušos tajos, kā viņš sev malās. Labi, mēs izfinišējām ļoti ātri, piemēram, manu acu skatienu. Ui, nevajadzēja braukt pa zālāju. Protams, es viņu arī varēšu apsteigt, jo tas nav nekas teikts, ka es viņu nevaru apsteigt. Nu, varbūt tikko kāds pateica. Varbūt, kā es sacenšos braukt, mans skatītājs, es nezinu. Jā, manus kanāla jau ir vienā Lubānas salūdz 2017. Ir jau 208 skatījumi, un es esmu ļoti priecīgs, ka jūs salūdz un uzmeklējiet Lubānas. Un jā, un es aizrunājos. Nu, karač, viss būs aprakstos, ko es gribēju jums pateikt. Elimiten! Otā, es braukšu uzvaram. Neceru, ka tas pēc mani apsteigs. Nu, viņš ir muļķis. Nīna! Rulezu! Tu vecenīt, es neatļauju mani apsteigt. Es tevi braukšu vēlreiz, viss. Vecam. Taka. Un es noteikti pēc tam pirkšu lūk šo mašīnu. Manam tētim tālāk bija. Un salons man ļoti viņas patīk, kā šie spēlē ir uztaisīts. Un tāds kā riepas redzēt ir pagrieztas, tas vispār ļoti krudi un jā, būs arī daži vlogi kaut kad pēc, nezinu, aprīļa beigās, aprīļa sākumā, kaut kur tam līdzīgi. To būs ceļojums uz Angliju. Tas ir varbūt tās, jo mēs ar ģimeni braukam uz Angliju. Es nezinu, es noteikti nofilmēšu. Jā, nu, ja, protams, varēs, un tas būs noteikti kaut kur ap aprīli. Ja nebūs ap aprīļa beigām, nu, tad es domāju, ka neiznāks. Jo es ceru, ka mēs kaut kur aizlidosim. Tādas ir domas, tā kā par kaut kādu lidošanu, un, nu, tāpēc. Jā, varbūt es varēšu nofilmēt pat, kā mēs lidojam. Bet ja lido taču nedrīkst, kad lido nedrīkst filmēt, jābūt telefonam izslēgtam. Ak, tu mazais putniņ, domāju, aizbēgs no manīm. Šoreiz tev tas neizdosies. Šoreiz es tevi varēšu panākt. Mazais prēļgeli. Es zinu, tagad man nedrīkstu braukt pa tiem zaļumiem, viņš salēnina. Bet līkumus viņi uztaisīja baigi stulbos, ne? Jūs, protams, arī varat nolādēt šādu spēli, būs aprakstos viss.
Jā. Bez pirmā jau reiz tik tālu aizbraucām, ne? Un jā, pēc kaut kāda, nezinu, vai pēc kādiem decembrī iznāks, kuru mēs ar visādiem instrumentiem, es saprotu, kurš mēs es vēl neesmu to daļu izdomājis, kā varētu labāk, jo es domāju, kad mēs kaut kur varētu, tad es noteikti atkal braukšu uz Pāvilostu, un tuvos nofilmēšu, kā mēs braucam ar puķiem, kā es stūrēju. Un tas var būt tās, jo es nezinu, ja godīgi. Ja tad nē, ja mēs nebrauksim, tad es izlaidīšu kādu citu daļu. Dzirdat to mūziku? Es īstenībā nebiju ieklausījies. Un šī mūzika šajā spēlē. Parādīšu to. Te ir mana mini, viņa tā kā sauc. Var nomaut līdz 247 kilometriem. Jā, labāk. Pēc visām diskiem, pēc visa ir laba. Vienkārši pat jāapskatās, kur. Labi, mēs izbrauksim ar šo. Kuru ņemt? Šo? Vai šo? Labi, ņemsim šo. Ai, man klātas no mašīnas nepik. Paņemsim šito. Varēja skanēt tad, kad brauc uzmundrinā. Pēc visa ļoti labu. Kā brauc un tā skaņa. Es uzgriezīšu, lai jūs tā kā vairāk dzirdēt to skaņu, jo es dzirdu. Tagad es tā kā nerunāšu, bet vai jūs paklausieties šito skaņu? Nu jā, jūs paklausījāties, tagad es nedaudz nogriezīšu, jo man nepatīk skaļums un tāpēc skaļāk, protams. Un kas te man vispār jādara? Cik es ātri trasi izbraukšu? Tu piedzīvotēm. Gandrīz miltīs iebraucām, bet ar divām varbūt riepām bijām iekšā. Es jums parādīšu to sudrabaino, kā viņa brauc. Nu, nav ļoti labā. Neiesaku. Ak, dieniņ, nu kas tas ir? Es sagriezu riktīgi peli. Fui, ne peli. Man viss pilnīgi jūk. Sagriezu riktīgi telefonu. Un tagad ietevi, vai pateikt vārdu sagriezu riktīgi telefonu. Varbūt tas, ja man pa vasaru sakrāsties ļoti daudz naudas, kaut kur ap 500, tad tikai dēļ jums es uztaisīšu vienu tādu video, kur es tā kā filmēšu, un tur es ar tādu riktīgi karstu nazi, viņu sagriezīšu pa pusēm, un tad uz tā video būs 30 laiki. Tad, protams, es paņemšu citu kādu telefonu un metīsim ar visām
jāslēdzina 20, 30, un kāds tētim man būs, tētim būs, un tā kā, un tā būs vienkārši. Ja, protams, mēs ar telefonu sagrēdam, bet atkārtot, tās būs pēc tikai. Neizmirstiet. Labi, spiet laiku šim video, uz redzēšanos, tiksimies nākošajā video.